Čau! Mani sauc Lauris, un man ļoti patīk lasīt grāmatas. Šodien es jums lasīšu latviešu īspasaku Zelta cirvis. Reiz kāds vīriņš nogājis upes krastā malku mizot. Malku mizojot, vīriņam nokritis cirvis un ievēlies upē. Nu vecais vīriņš bēdājies, kā nu viņš maizīti pelnīšot. Un te nu uzreiz sācis ūdens kustēties. Kāds vīrs izbāzis galvu no ūdens un rādīs viņam sidraba cirvi. Prasīdams, vai tas ir tavs cirvis? Vīriņš atbildējis, nē, tas nav mans cirvis. Man nebija tik spožs. Tad vīrs pazudis upes dibenā un pēc kāda laika parādījies ar zelta cirvi. Prasīs, vai tas ir tavs cirvis? Vecītis saucis, nē, tas nav mans cirvītis, man bija tumšs. Vīrs pazudis atkal upes dibenā un pēc kāda laika pacēlēs ar īsto cirvi. Jautādams, vai tas ir tavs cirvis? Vecītis aiz priekiem lēkājis gar krastu un sacīs, jā, tas ir mans cirvis. Ūdensvīrs nu teicis, tā kā tu neesi melojis, tad ņem visus 3 cirvjus. No tās reizes vecītis kļuvis bagāts un negājis vairs malku mizot. To dzirdējis kāds cits vīrs, aizgājis arī malku mizot, un mizojot tīšām iemetis nosviedis savu cirvīti upē. Nu viņš gājis, staigājis pa upes krastu un raudājis, ka cirvis pazudis. Tai brīdī ūdens sakustējās, un parādījies vīrs ar sidraba cirvi. Jautādams, vai tas ir tavs cirvis? Vīriņš aiz prieka lēkājis pa krastu un saucis, jā, tas ir mans cirvis, bet ūdensvīrs to noskaities un teicis, nē, tas nav tavs cirvis, tā kā tu esi melojis, tu nedabūsi neviena cirve, pats savējā arī. Ja jums patika, spiežiet īkšķīti un dalieties ar saviem draugiem.